Namaste. Šīs video ir veltīts sievietēm, kas ir zaudējuši savus bērnus grūtniecības laikā, neatkarīgi no tā, vai tā bija apzināta darbība, vai tā bija kā medicīniska iejaukšanās. Es jūs ieteiktu apsēsties vai apgulties tā, kā jums ir ērti, aizvērt acis un sajust savu ķermeni. Sajūtiet sevi, vai jūs sēžiet pamatu, krēslu vai gulta ir zem jums, rokas, kājas, tā kā savu uzmanību veltiet ķermenim. Ar savu uzmanību aptveriet visu savu ķermeni. Nevis tikai esiet prātā vai sirdī, bet visā jūsu ķermenī, ka tas viss esiet jūs. Atslābinieties, elpojiet, provējiet elpot ar krūtīm, ieelpojot elpu dziļi, ne tikai kakla līmenī, bet tā dziļi ieelpojiet pāris reizes, bet saudzīgi. Un iedomājieties sev pretī gaismas būtni. Šī gaismas būtne ir mīlestība. Mīlestība visos savos aspektos. Mīlestība, kur ir kā bērnībā pret ziediem, pret pļavām, pret rotaļām. Mīlestība ir jaunības laikā, pusauģa vecumā. Mīlestība pret dabu, pret dzīvniekiem, pret mazākiem. Mīlestība pieaugušā vecumā un visās viņas izpausmēs. Mīlestība pret garšas izpausmēm, pret skaņu mīlestību. Šī būtne ir mīlestība, kas iestver visus spektrus, ko cilvēks vien var izdomāt, sajust, dzirdēt. Un šī būtne noliek savu roku uz jūsu dzemdi, uz jūsu templi. Maigi pieskarās jūsu templim. Templim, kurā pietrūkst mīlestības, kurā pietrūkst gaismas, pateicības. Templī šobrīd mājo rūgtums, nodevība, izmisums, sāpes, bailes, protests pret pasauli. Templī ir augsts un mitrs. Šī roka, kas pieskarās jūsu ķermenim, caur plaukstu templī sāk ieplūst mīlestība. Mīlestība, kas dziedina sāpi, dziedina nodevību. Mīlestība, kas dziedina izmisumu. Sajūtiet to staru, kas piepilda jūsu dzemdi, kur pamostās olnītes, viņas atgūst siltumu, jutekliskumu. Visa sievietes sistēma pamostās no jauna.
Sajūtiet, atlaidiet visas domas, kas ir jūsu prātā. Sajūtiet to siltumu, kas ienāk jūsos. Dzemdē, kur bijusi nāve, bet nāve kā atzimšana. Katrai no jums tas ir bijis ilgāks posms vai mazāks posms, vairākas reizes vai viena. Tas nav būtiski, jo jūs izdzīvojat šo sāpi, zaudējumu, nodevību. Un ķermenis, jūsu dzemde, ir apjukusi, nobijusies tieši tāpat kā jūs. Par ielaušanos viņā, par izjaukšanu viņas harmoniju, bez parunāšanas, bez izprašanas. Sakiet savai mīļai dzemdei vai templim: es mīlu tevi. Es esmu kopā ar tevi. Tu esi es, un es esmu tu. Tu ieņēmi augli, turēji viņu, dziedināji, audzināji. Tu biji viņa mājvieta. Bet bija jānotiek, kā tas notika, kā mēs bijām vienojušies, bet mans cilvēciskā daba to negrib pieņemt. Bet es zinu, ka viss notika pareizi. Ar sirdi es to zinu. Es mīlu jebkuru šo mazo dvēselīti, kas ienāca manī, un esmu pateicīga viņai par katru dienu, par katru minūti, ko mēs esam pavadījušas kopā. Ar templi, ar dvēselīti un ar mani. Tas viss esmu es. Es esmu pateicīga, ka tu ienāci manī un dāvāji man neizmirstamas mīlestības sajūtas. Vienalga, ka tās bija dažas dienas vai tie bija pāris mēneši, bet tie bija mīlestības piepildīti. Un dzemde laistījās mīlestībā. Un tad tu izlēmi aiziet, un es apjuku. Es apjuku no neziņas, es nobijos. Bet tagad es saprotu, kad mums ar tevi bija iedots šis laiks, lai mēs būtu vienotā mīlestībā vienam pret otru, sajustu un samīļotu. Nav svarīgi, viena būtne vai vairākas. Es visām dodu vietu savā sirdī. Nav laiks, nav telpa, ir tikai mirklis šeit un tagad. Un tas mirklis, kad tu ienāci un kad tu aizgāji, ir saskaņā ar augstāko spēku nodomu un manu nodomu. Es esmu pateicīga par šiem mirkļiem, par šīm dienām vai mēnešiem, ko mēs ar tevi bijām kopā. Un šeit jūs varat tā kā atcerēties, iziet pirmo grūtnieci, ar pirmo būtni satikšanos, ar otro,
vai 3. un 4. Jūs visas esiet mana daļa no manas mīlestības. Jums visiem, visām un visiem ir vieta. Vieta manā dzīvē, vieta manā dzimtā. Un šeit jūs ieliekiet būtni, mazo dvēselīti savā vietā. Ja viņa ir starp 1. vai 2. bērniņu, tātad viņa ir 2. Ja viņa ir kā 4. caur 4. un 5. tad ieliekiet viņu savā vietā, jo jūsu sirdī nav jādala. Vai tas bērniņš nāca pasaulē vai nenāca, bet viņam ir vieta jūsu sistēmā. Salieciet savās domās savus bērnus, dodot viņiem katram savu vietiņu, kas viņam pienāks, saskaņā ar viņu ienākšanu jūsu templī. Un kad viņš ieiet savā vietā, viņš iedegās kā lāpa. Lāpa, kas izdod gaismu, un templī ienāk gaisma, jo viņš ir pieņemts. Viņam ir sava vieta, ar viņu ir jūsu mīlestība. Un zemde sāk spīdēt un laistīties, paliek karsta, viņa atdzimst no jauna, kopā ar jūsu mīlestību. Un katra šī būtne iemirdzās kā lāpa, kas arī pārējiem bērniem dod spēku un viņa vietu, viņa dzimtā, viņa īsto vietu. Un arī būtnē ir sava vieta jūsu dzimtas kokā un jūsu sirdī. Jūs neesat atdalīti, jūs vieno mūžība, mīlestība. Lai kāds notikums būtu, kā rezultātā viņa ienāca ar mīlestību pret jums, jūsu templi. Un aizejot, viņa atstāja šo gaismu, ko jūs šobrīd ietecinājāt savā dzimtas kokā, savā templī. Un apskatieties, kāds tagad ir jūsu templis. Vai viņš ir kā baznīca, vai skaista kapela, vai varbūt tā ir daba ar 100 ziedu, ar magonēm, vai cēriņu smaržu. Paskatieties, kā atdzīvojās jūsu templis. Un šai templī, ja jūs skatīsieties tālumā, ir vēl daudz stipru, skaistu lāpiņu, kas ir jūsu dzimtā. Un jūs visām lāpām dodiet vietu savā sirdī. Nav svarīgi, vai jūs to ziniet, vai jūs neziniet, vai jūs tikai varat pieņemt, ka varbūt mammai vai vecmammai vai tantei arī ir šādas izdegušas lāpas, kurās nav uguns un mīlestība. Bet jūs savā templī esiet ārpus laika, ārpus telpas. Jūs redziet savas lāpas, un jūs ar skatienu iededziniet vēl pārējās, kas ir tuvāk vai tālāk, un nav svarīgi, kam viņas ir, bet jūs viņām dodiet vietu. Un tad tas ir kā jāņtārpiņi vasaras naktī, spīd tālumā un tuvumā un sasilda jūsu sirdi ar mīlestību mūžībā, ar mīlestību pie jums. Un katra lāpiņa ir savs stāsts,
savu stāstu par notikumu, kas tad bija, par iesaistītiem cilvēkiem. Sakiet sev, es to pieņemu. Es to pieņemu ar mīlestību. Ar mīlestību pret sevi, ar mīlestību pret savu templi, ar mīlestību pret visiem iesaistītiem cilvēkiem, jo tā ir daļa no manas dzīves. Un mīlestībai nav robežu, nav telpu un nav laika. Mīlestība vieno mūs caur telpu, caur laikiem un mūžību. Sajūtiet savu templi, sajūtiet to mīlestības roku, kas bija uzlikta jums. Sajūtiet to svētību, kas ienāk jūsos caur mīlestību. Caur mīlestību un 1000 liesmiņām, kas atzima pateicoties jums, kas pateicoties jums ieguva savu vietu dzimtas kokā, kas pateicoties jums spīd arvien košāk un izstaro mīlestību, kas ir jūsos. Mīlestību, kas dzīvo jūsu sirds telpā, mīlestību, kas dzīvo jūsu templī. Un zemde var atsākt elpot, elpot brīva, elpot bez kauna, bez nodevības. Zemde ir jūsu mīlestības māja. Tagad uzliekiet savu roku uz zemdi un uz krūtīm. Savienojiet šīs abas mīlestības mājas vienā pukstēnā. Lai abās šīs mīlestības mājās iedegās jūsu mīlestība pret zaudējumu. Tas nav zaudējums, tā ir mīlestība laikā un telpā. Jūs to piedzīvojāt, izjutāt, pieņēmāt kā to, kam ir jāiziet cauri, un jūs saglabājāt mīlestību pret sevi. Un devāt vietu būtnēm, kas iedegās skaistās lāpās un sasilda jūs. Sajūtiet šos lāpu, kas iet no jūsu zemdes, uz sirdi, no viena tempļa uz otru. Pa muguru kaulu atver durvis un iededzina sirds telpu. Iet uz leju, atver durvis un iededzina dzemdes telpu, dzemdes templi. Spēcīgu. Jūs esiet savā spēkā, jūs esiet atgriezusies pie sevis. Jūs esiet atvedusi mājās daļiņas no šīs dzīves zaudējumiem un no visām iepriekšējām dzīvēm, kur esiet zaudējušas bērniņus grūtniecības laikā. Iededziniet lāpas šai dzīvei un visām iepriekšējām. Un dzimtas kokā jums ir skaistas, spēcīgas mīlestības piepildīts templis ar mīlestību. Jūs apvienojiet tur savu sāpi, šīs zemes dzīvi. Jūs tanī ielaidāt dzimtas stāstus un iededzinājāt arī tur lāpas. Un jūs iededziniet lāpas arī par visām iepriekšējām dzīvēm, zaudējumiem. Tā ir kā svētvieta ar 1000 svecītēm, kas ir atgriezušās mājās,
kas ir pieņemtas jūsu sirdī, pieņemtas jūsu mīlestībā. Sajūtiet to. Kā enerģija sāk jūsu ķermenī ar jaunu spāru atdzimt, kā sāpes aiziet, un tai vietā ir mīlestība, tikai un viena mīlestība. Cauri dzīvēm, cauri laikiem. Izjūtiet to apvienošanos. Katram bija savs laiks, bet tas laiks bija piepildīts mīlestības. Un tas ir tas dārgākais, kas mums ir dots. Mīlestība. Un šeit pabūtiet tanī, cik jums tas ir nepieciešams. Cik jums gribās pabūt tanī. Un tad lēnām atveriet acis. Ļoti lēnām, nesteidzoties, jums nekur nav jāsteidzās. Jūs varat atpūsties un sajust savu mīlestību. Pāri laikiem, pāri telpām. Tam nav robežu. Namaste.